tā mīlestība netiek atdzīvināta, respektīvi, tikai, ja ir šī griba. Un ja mums pēkšņi mēs sakam, mēs visu, ko mīlam, bet mums nav gribas, mums ir apnicis viss, faktiski mēs neko nemīlam. Jo griba ir tās mīlestības, rokas, ja? Un ja nav mīlestības, tad viņai arī rokas nav. Un tā it kā mēs izējot caur šiem vārdiem, 7, citās atskaites sistēmās varēja 12, 9, ja kosmiskais vieninieks ir 9, 3, 6, 9, un tad tā drusku precīzāk vēl atkārtojas, bet tas nav svarīgi. Svarīgi, es domāju, šajos dzejas, šajā ievada garajā. Bet tā kā mums laikam nav kur steigties, zilās debesis tuvojās. Vilciens nenāk. Vilciens laikam nenāks tik ātri. Tad šās dzejas, zināmā veidā šāda dzejas arī uzturēšana arī tajos režīma laikos un dzejas, jeb šī vārda tomēr kādā veidā tāda, tā nes to dzejnieku zināmā veidā uz rokām, ja. Un es ceru, ka arī tāds zināms uzdevums ir arī mums atkal šo vārdu, vai kas tad vārds ir dzeja, un kas tad dzeja, tad faktiski mūzika, ja, jo interesanti, ka ne jau arī nesaprotiet to vārdu, kā tā jēdzieniskā veidā, bet simboliskā. Un ja mēs atveram to vārdu simboliskā jēdzienā, tad mums ir šajā vārdā kaut kāda tāda, teiksim, intonācija, ko sauc, ja mūzika tāda. Mēs varam vienu un to pašu vārdu izrunāt dažādā intonācijā un būs dažādas reakcijas, ir dažādas gribas. Precīzāk, viņi iedarbinās tas vārds dažādas mīlestības, ja. Kādreiz cilvēki vispār sarunājušies dzejā ir senākās civilizācijas un lietoja ļoti mazus vārdus un vairāk simbolos un tēlos. Viena no civilizācijas tādām iepriekšējām glābšanas akcijām vai aktivitātēm, es domāju, kas saistās varbūt ar Kristus atnākšanu šīs planētas, bija tēlā. Ja, viņa jau faktiski Golgātas mistērija jau ir simbols. Ja, ja Golgātas mistērija mēs kaut kā vārdā tulkot, tad faktiski tā kā tur tik daudz jautājumu, tur kaut kādu pat par pašnāvnieks, kā viņš sev atļauj, viņš tur, rodās visādi, tur var piedauzīties un teologiem tur ko ņemties, skaidrot nebeidzam. Bet kā simbolam, kā upuru simbolam, ja, tas ir jauns glābšanas, bija civilizācijas glābšanas veids ar tēlu, ar simbolu. Ja. Tagad tā nākamais veids būs tā ar vārdu. Un vārds, patiesība ir dzīvības mīlestība. Pēdējiem tekstiem tas ir austriešu dzejnieks Georgs Trākls, kurš nodzīvoja īsu mūžu un aizgāja bojā Pirmā pasaules kara laikā, gan arī pirms gadsimta. Un iznāca viņam nesen latviski tāda skaista grāmatiņa. Tur arī daži man atzējojumi, es nolasīšu tādu, kas saucās Psalms. Klusums. It kā aklie noslīgt pie rudenīgajiem mūriem, ar apsūnojušiem deniņiem klausīdamies krautu lidojumā. Rudens zelta klusums, tēva vaigs ņirbīgā saulē. Vakarā brūno ozolu mierā iegrimst vecais ciemats, smēdis sarkanā dunoņa, lukstošs sirds, klusums. Zem lokanām saules puķēm meitene noslēpja gausajās rokās savus pieres hiacinti. Baiļu un klusciešanas pārgrieztās acis piepilda istabas mīkrēsli, veco sievu stomīgie soļi, aizbēga purpura mute, lēnām izdziestot tumsā. Mazrunīgs vakars vīnstīgās. No zemajām griestu sijām nokrita nakstauriņš, zilganā miegā atrakta nimfa. Pagalmā kalps skauj jēru. Saldais asiņš smārts apmiglo mūsu pieres.
akas dzestru un tumšo, sēroja par mirušo asteru grūtsirdīgu, par zelta balsīm vējā. Kad iestājas naktis, tu uzlūko man ar sapilējušām acīm, zilā klusumā tavi vaigi sairst putekļos. Tik rāmi dziest nezāļu ugunsgrēks, kļūst mēms melnais dīķis pie mājām, it kā krusts kāpt augšu zilajā kalvārijas pakalnā, it kā klusošās zemi izgrūst laukās savu smidoni. Prātā un nodzerties. Lai tas tik dīvaini nebūtu, bet tas ļoti mani baldzināja un saistīja. Auseklis ir mans kā tāds nāburgs, kaimiņš. Es esmu puikuliet un viņš dzīvoja Ungurpilī. Un ejot cauri Kandavas purvam, un bija apmēram kādus 5 kilometri tā robeža. Tas bija viens moments, kāpēc es vēlējos domāt par Ausekli. Otrs bija tas, ka mans vecvectēvs no Rīgas veda Rīķi uz Alojas luterāņu baznīcas. Un tas viss kopā man aizrāva. Un aizrāva pats nozīmīgākais, ka viņš manā uztverē ir viens no nozīmīgākajiem dzejas mākslas pārstāvjiem, kādu Latvija ir radījusi un kura rezultātā vai ietekmē ir radījusies mūsu mākslas dzeja. Un šeit mākslas dzejas radītājs Krogzemju Mikus, jeb Auseklis, ietvēra sevī kādu milzīgu noslēpumu. Un tas noslēpums bija viņa radīšanas tehnoloģija, dzejas radīšanas tehnoloģija. Tā bija īpaša, ko viņš nosauca par antropoloģisko tehnoloģiju, kuru viņš ilgstoši kultivēja, un, manuprāt, neviens nav sasniedzis tos augstumus, kā dzeja radās no visa cilvēciskā ķermeņa, no viņa sākot ar pēdām, viņu kājām, rokām. Liels nervu, protams, arī psihiskais sabrukums, ko palīdzēja risināt daļēji autori. Tas ir tas, ko es tā īsumā varu pateikt, un varbūt tad, kad es jums nolasīšu kādu dzeju, es arī īsumā pakomentēšu. Ja jūs gribēsiet klausīt, tad varu arī, atkal, jau tas ir. Nē, tas tā. Jo gāja gar Daugavu, no Lielvārdes uz augšu, līdz pašam Staburam. Un kādu vakaru Daugavā viļņojas liels vējš, var teikt vētra. Un tie draugi aiziet tālāk, aiziet uz Krogu, ieder tālu un gaida Miku. Miks nenāk. Un Miks atrodas šīs Daugavas krastā. Viņš ienāk Krogu, galds ir noklāts, Miku iedzer. Miks izdzer vienu kausu. Klusa. Ko tu klusa? Kāpēc tu nerunā? Viņš izdzer otru kausu. Viņš klusa. Viņš nerunā. Tas ar tevi notiks. Un tā kā pie trešā kausa, trešā stoka, viņš lēni uzlīgo augšā, roku atbalstīdamies pie galda, un viņš sāk radīt to dzeju, ko viņš pārdzīvoja tajā Daugavas krastā. Kā Daugava vaiga un bangas, kā Staburams asras rauds, kā ozona, kas tāda iesmīgi šņāts, dievi, sentēji gaudā. Un viņam tas tā sāpi, viņš līgojas līdzi, līdz viņam izauga atkal jaunas. Vai pērkoņi, vēl bija Daugavu raka. Vai dieviem un sentēvu gariem bija slāpušiem spaudīgi. Un atkal viņš klūp.